Uzņēmēju vidē ir divi skatu punkti. Viena ir par zaļo enerģiju, otra skatās ļoti skeptiski. Bet kas būtu galvenie argumenti, lai pārliecinātu uzņēmējus izmantot zaļo enerģiju? Kas būtu tie iemesli, kuriem viņi noticētu? Uz šo es lūdzu atbildēt Kasparu Roškānu, UPB Nams uzņēmumu vadītāju. Galvenais ekonomiskais pamatojums ir, ka vienkārši izmantojot atjaunojamo enerģiju, ja mēs skatāmies uz to visu dzīves ciklu, un mēs pareizi saliekam visas iekārtas un pareizi saplānojam, tas nozīmē, piemēram, pieņemsim, mēs kombinējam sauli ar bateriju un vēl norēķinam nost automu piešķirto atlaidi, kas ir kapitāla atlaidi, kad konkrēta summa no tās baterijas viņi kā piešķir kā grantu, ja? Tad mēs varam sarēķināt, ka vienkārši elektrība būs lētāk. Un tajā brīdī, kad viņš vienkārši ir, Excelī sanāk, ir lētāk, tajā brīdī, visiem viss ir skaidrs. Tā. Un tas, man liekas, arī tas galvenais pamatojums. Jā, ir tāda, sajūta, ne tikai sajūta, arī faktiski ziemā neražos. Saule, jā, ziemā neražo. Tas ir taisnība. Pišķiņi ražo, bet ļoti, ļoti, ļoti maz. Bet savukārt, ja mēs skatāmies, ka vasarā ražo ļoti daudz, un mēs vasarā elektrību faktiski sanāks, ka nepatērējam, bet izmantojam tikai savu elektrību un spējam noslēgt ar elektrības piegādātāju attiecīgo līgumu, kur mums, vasarā un ziemā atšķirās gan tarifi, gan obligāti nopērkamie kilovati, tad pa gadu sarēķinā kopā sanāk lētāk. Un jāsaprot arī tas, ka tas dēļ tā spiediena, kas ir taisnība, ir bijis milzīgs politisks spiediens, un ne tikai mūsu, bet visā Eiropā. Un taļai varbūt tās arī citās pasaules daļās ārpus Eiropas. Tās zaļās enerģijas izmaksas ārkārtīgi strauji krīt. Mums kaut kādas mēs skatījāmies, ka bateriju izmaksas vai akumulātoru izmaksas pēdējos 3 gados ir par 70% samazinājušās. Tuvu pie tāda skaitļa. Un līdz ar to tas pieprasījums visā pasaulē, ražošanas jaudas ir saradītas, kas rada to, un tagad vienkārši ļoti strauji aug konkurenci, gan par saules parkiem, gan vēja parkiem, gan bateriju sistēmām, un līdz ar to tā cena krīt. Un tajā brīdī, kad es piekrītu 3 gadus atpakaļ, iespējams tas bija ļoti dārgi. Tad šobrīd tas vairs nav dārgi, un vienkārši tas ir svarīgi saprast, ka tā, 3 gadu atpakaļ vecā dogma, kas bija, un kas toreiz bija pareizi, šobrīd vairs nav pareizi. Tā kā ir jāpārrēķina, jāsaprot, kā tad īstumā jāsaliek dienas beigās tie skaitļi Excelī, un jāsaprot, kas tur īsti sanāk.